Nu, būs mums? Tā, es tevi nedzirdu. Es tevi nedzirdu. Vai ir tā, ka es tikai nedzirdu, varbūt tie, kas pieslēdzās, padodat ziņu, vai Uldi dzird vai nedzird? Vai mēs varam saprast, jo izstāst, ka Uldis runā, bet bilde ir, skaņa nav. Vai tā ir tikai man, vai Uldi nedzird? Vilni, liels paldies, Uldi! Mēģini saprast, kas ir tavā pusē. Jā, Uldi nedzird. Nekas, nesatraucamies, Uldis tūdaļ saremontēsies. Par to nav vispār šaubu. Galvenais, ka jā, mēs esam tikuši tik tālu, un tehniskās nianses nedzird Uldi. Tagad būs. Tā, kaut ko Uldi varēja dzirdēt. Kamēr tu tur kaut ko čipinājies, vienā mirklī varēja dzirdēt tevi. Varbūt pamēģini bez tām austiņām. Lindiņ, tu gribi, lai es pastāstu, kā man iet? Man iet forši, jo es satiku tevi pavisam nejauši. Jā, mums bija ar Lindu tāda nejauša satikšanās. Izstāstīšu ātri, kamēr Uldis risina. Vai man tagad dzird, varbūt? Tagad dzird? Tagad tevi dzird. O, tagad super. Tevi dzird. Bet tu vari turpināt stāstīt. Jā, mums bija paklausīšos. Ar vienu tavu kolēģi, Lindu, mums bija pavisam nejauša satikšanās. Zināt, tas ir stāsts par to, ka tu centies kādu satikt, centies atbrīvēt laiku ar cilvēku, kas dzīvo tajā pašā valstī, kur tu. Bet tad, ja ir jāsatiekās, tad tās tikšanās notiek anyway, un pāris dienas atpakaļ man bija tā iespēja Lindiņu satikt Slovākijā. Tā kā mēs pavisam uz īsu brīdi satikāmies, un tie ir tādi mīļie, foršie, maģiskie mirkļi, kur tu saproti, ka notiek tikšanās, kurai vienkārši ir jābūt. Un tur nav stāsts par to, pa kādu tēmu tiek runāts, un kāpēc vienkārši tā kopības sajūta. Tā kā Lindiņa, paldies par to. Nu, ko, Uldi? Prieks tevi redzēt un arī dzirdēt. Paldies. Es kā vienmēr neredzu to savu sarunbiedru, bet es viņu pēc tam redzu tajā ierakstā. Bet es tik un tā esmu priecīgs tevi redzēt. Un tu ļoti labi izskaties. Paldies, ka atsaucies uz šo sarunu. Un es arī tagad nedaudz pagatavojos, un mēs arī pirms tam jau vienojāmies, ka mēs aizpildīsim anketu kopā ar tevīm, jo mums ir tāda dalībniekiem anketa, kur jāaizpilda, lai mēs varētu pārējiem pastāstīt, ar ko katrs nodarbojās un kā viņi to savu sesiju iedomājās. Un Ieva mazliet ir tā kā savu mājas darbu nav līdz galam izpildījusi, bet mēs tagad ar kopējiem spēkiem to izdarīsim, vai ne? Jā. Nu, vispār es no tās puses, pirms mēs iestartējam šo te sarunu, var teikt par to, man liekas, šī būs mana interesantākā Instagram live saruna, jo, Uldi, es redzu tevi pirmo reizi, es runāju ar tevi pirmo reizi, un pirms šīs sarunas ir bijušas nepārspīlējot 3 WhatsApp ziņas, katram vienam otra virzienā, lai saskaņot šī te laiva laiku. Skatīsimies, kāda būs savs rezultāts. Man arī īstenībā ļoti patika tas, ko tu tagad saki, kad mēs pilnībā neviens nepazīstam viens otru. Es tavu balsi šodien tikai sadzirdēju WhatsApp tajā ziņā pirmo reizi, un man bija pat tāda intriga, kā skanēs balss, un kā mēs sapratīsimies. Un mana personīgā intriga vēl joprojām turpinās, jo es tevi neredzu.
Un tajās bildēs, ko es redzēju, kur tu esi, tur man patīk tas, ka katrā bildē tu esi citādāk, un es domāju, kāda šodien būs. Un man tā intriga vēl joprojām vērpjās uz priekšu, un es to gala rezultātu redzēšu tikai pēc šīs sarunas. Tā kā man ļoti tas intriģē. Jā, un nenormāli interesanti ir tas, ka, man liekas, cilvēki, tā, ka viņi runā šādā live formātā, vienam par otru, tie cilvēki, kas vienu otru pazīst jau, nezinu, gana ilgi, vai ir kopā kaut kādās, tur, nezinu, mījiedarbībās vai kaut kur citur, vai ne? Tad mums katram pašam ir jau kaut kāda ilūzija par to otru, kaut kāda priekšstati, kaut kāda pieņēmuma, bet šajā sarunā nav. Viss ir svaigs, viss ir tīrs, tā kā riktīgi forši. Un varbūt tad es varētu sākt ar tādu vienu, ko es gribēju tev prasīt par, tev tur tajā anketā bija par to, ka varbūt par tām bildēm es vēl paturpināšu, jo bija par tām daudzas bildes, kas tev mājaslapā, viņas ir tā kā tādas noslēpumainas, viņas ir tā kā tu esi ar muguru pret kameru un tāda ejoša projām. Un man kā terapeitam ir par ko teikt. Varbūt tu vari pastāstīt, kāpēc tev tādas bildes tur ir. Zini kā, es bieži vien mēdzu teikt tā, ka es klasiskajam Rietuma Eiropas un Amerikas mārketingam neesmu interesanta absolūti itin nemaz. Jo man bilde ir mana sajūta. Ko tā bilde manī nes tajā mirklī, ka tā bilde ir tapusi, un, piemēram, ja tu runā par tām bildēm, kas ir manā mājaslapā, vai ne? Aiz katras bildes, kura ir tajā lapā, ir kāda tā mana sajūta, kurā mirklī tā bilde ir uzņemta, un tā sajūta ir bijusi tā, ko es cenšos tiem cilvēkiem, kas ir konkrētā mājaslapas sadaļā, arī nodot. Ja mēs tajā mirklī ieejam mājaslapā un pieslēdzam klāt terapeitisko tā, viņi iet projām, viņi ir nostājusies ar muguru, tā tad viņi tur iespējams no kaut kā bēg vai vēl kaut ko. Tas ir tāds interesants, katrs savā pusē, ko mēs varam sajust, vai ne? Tā kā ļoti interesanti dzirdēt tādu tavu. Bet man šķiet zinu, par kuru bildi tu runā, kur es stāvu ar muguru. Un ir baigais plašums. Es pārsvarā skatījos sadaļu par mani. Sadaļu. Vispār good point, man vajadzētu droši vien apstīties savā mājaslapā biežāk, bet tā bilde, man liekas, par kuru tu runā, ir par to, kad es stāvu tādā kalnu virsotnē, kur ir tāds liels plašums nedaudz ar muguru pret fotoaparātu, un tā bilde ir tāds aicinājums iet tajā plašumā un atstāt kaut ko aiz savas muguras. Tā, tas varētu būt par mani. Jā. Vēl tev ir aprakstā daudz, kas, tu esi tāda ļoti ar bagātu pieredzi, tu esi ļoti vērst uz jaunām zināšanām, tu visu laiku meklē kaut kādas jaunas zināšanas, tu visu laiku sevi pilnveido ar tām zināšanām, un arī es atradu vienu tādu citātu, kur bija rakstīts, ka tas bija droši vien kaut kad agrāk, bet bija tāds citāts, es mācījos, lai kļūtu laimīga. Vai tu atceries tādu citātu? Nē, atceries. Jā, un arī tas ir tāds, tā kā no terapijas. Tas bija mājaslapā? Tu biji to interviju savu publicējusi no tajā žurnālā Gribu būt laimīga, ja? Tas jau bija pavisam senūli. Nē, jā, tāpēc es saku, tas bija sen, bet tā bija tā brīža tā sajūta, un iespējams tas bija pirms tam, pirms tu vispār sāki apzināties, pirms tu nokļuvi tajā kastītē, kur bumbiņa mētājās, un kad tu saprati, ka tu to apzinātību vairāk pietuvojies tam,
tam, kas tu esi šobrīd. Es saprotu, tu runā. Tagad es saprotu, no kurienes tas konteksts nāk ārā un redz, lai mēs kaut ko izprastu, tas konteksts ir vajadzīgs kaut kādos brīžos. Jā, un tu runā par to periodu, tas periods, līdz es satiku elpu. Precīzi, jā. Tas bija tāda mindset, kad pats es meklēju kaut ko, kur varētu kaut vai pa pussoli pieiet tuvāk tam apziņas stāvoklim, ko varētu nosaukt, jā, es esmu kaut nedaudz laimīga, bet esmu, jo tas periods līdz elpai tieši tāds arī bija. Un kā tu tagad vari atskatīties atpakaļ uz to, ja tu sevi tagad uzsēdinātu tur uz terapeita krēslu, un tas, ko tu tajā intervijā teici par to, kad es mācījos, lai justos laimīga. Vai tu to darīji tā kā sev? Kā tu šobrīd uz to skaties? Mēs nevaram salīdzināt zīloni ar žirafi kaut kādā brīdī. Mēs to mūsu prāti to cenšas salīdzināt. Ir kaut kādas situācijas, ka mēs to cenšamies darīt, bet es nebūtu rakstījusi neko citādāk, es nebūtu gribējusi neko citādāk, jo tas viss ceļš, kurš man ir atvedis līdz šim brīdim, vienalga, kas es esmu, vai es esmu māte, vai es esmu sieva, vai es esmu terapeite, vai kāda būtu mana būtība šajā mirklī, bet viss tas, kāpēc es esmu šodien šeit ar tieši tādu apziņas formu, kāda es esmu, tas iekļauj visu manu pieredzi līdz šim. Un, ja tā mana pieredze ir bijusi ļoti bagātīga, ļoti krāsaina, man būtu jāelpo vēl gana daudz, ja es kādu daļu no tā visa gribētu izņemt ārā un padarīt par nebijušu, vai ne? Un tajā laikā patiešām, ja mēs runājam par kaut kādiem gadu skaitļiem, sākot no kaut kādiem 17 gadiem, apmēram es runāju. Tie bija kaut kādi vēlie pusauģu gadi, kad es sapratu to, kad šis nebūs vienkārši. Šitā dzīve tas nav, tas nebūs vienkārši, un te ir jāmeklē atbildes, un katrā no mums, gan tevī, gan manī, gan visos iekšā ir kods, ka mēs tiecamies uz beznosacījuma mīlestību, un mēs viņu definējam katrā vecuma posmā, katrā apziņas stāvoklī, iespējams ar citu vārdu. Es gribu būt laimīga, vai es gribu būt bagāta, vai es gribu būt pieņemta, vai es gribu būt atzīta, bet patiesībā mēs ejam uz to augstāko punktu, kur vienkārši būt apzinātā, beznosacījuma, mīlestībā, un mēs tiecamies uz to, un tas tad arī ir tas virzītājs spēks, vai ne? Es ceru, ka daudz maz atbildēju. Labi, es pieņemu šo atbildi. Starp citu, tu man arī, tā kā mēs neesam pazīstami, es tev pastāstīšu par to, ko es savās praksēs stāstu cilvēkiem un arī moduļos, kur mēs mācāmies. Man to neviens nav tā kā mācījis, bet es bieži vien saku, ka elpošana un tas, ko mēs darām, tā ir mīlestība. Un tas, ko tu tagad saki, tas tā kā arī sasaucās ar to kopā, jo, es nezinu, katra elpošana man ir tāds ritīgs, tāds enerģijas pieplūdums un tas, tā enerģijas apmaiņa, un man tas, ko tu saki, tas, pilnīgi, man liekas, ar maniem vārdiem saskan, un tas man priecē, jo, tas ir tā kā uz aklo randiņu mēs tagad esam atnākuši, un es priecājos par to. Super. Jā. Varbūt sākam ar to anketu, un es tev piedāvāju tā. Sākam ar vienkāršākiem jautājumiem, jo, cik es sapratu, tev tas viens no pirmajiem ir sarežģītākais, kāpēc tu neesi viņu aizpildījusi, un varbūt tu to vēl neesi priekš sevis nodefinējusi, bet tad sākam ar vienkāršākiem, un viens no pēdējiem jautājumiem tur bija, cik tu personas vari tā kā, savā tajā praksē uzņemt un
sniegt viņām uzmanību. Jā, redz, un šis ir tāds, zini, kā vispār runājot par to anketu, ir tāds, man bišķiņ gribās ievirzīt tajā, kad, piemēram, tajā vecuma posmā, kad bija universitātes, vidusskolas, un es vienmēr visu darīju pēdējā brīdī, un šis prāta paterns man ir palicis, un man viņš patīk. Un man viņš patīk, un es negribu no viņa tikt vaļā, jo ir kaut kāds iemesls, kāpēc tas tā ir. Un bieži vien manā praksē un pieredzē ir sanācis tā, ka, ja mēs gribam izdarīt laicīgi visu īstajā laikā, nodot mājas darbu pareizajā brīdī, ja, tur liela daļa ir klātesoša prāta struktūra, vai ne? Un es cenšos dzīvot pēc tās domas, mums nevajag ar prātu izdomāt to, ko dotajā mirklī varbūt nevajag. Un runājot par to anketu, arī pieķersimies tiem visiem jautājumiem, bet tas, kā es varu teikt, esot šajā jomā, kurā es esmu ļoti bieži, tie cilvēki, kas miedarbojas ar mani, bieži viņi zina, kad es tā saku, kad man bieži vien trūkst mana verbālā daļa, lai pateiktu to, kas ir tas, kas notiek tavās praksēs. Tā kā latviešu valodas tās krājums ir pa īsu, ja? Bieži vien tie vārdi nav vārdos pasakāmi. Un es zinu, ka tu zini, kā tas ir. Jā. Vai ne? Un tad, kad jāmēģina šis aprakstīt kaut kādā vārdā, tu saproti, tu uzraksti, tev vārdu krājums ir, bet tas, kā tas ir uzrakstīts, tas nav tas. Tu nevari ar tiem pāris teikumiem, burtiem salikt kopā. Un man ir bijušas tādas pieredzes, kur es kaut kādās savās praksēs saņēmu atbildi par to, ka tu nevari uzrakstīt to, ko nevar izstāstīt. Tā kā tas kaut kāda daļa no tā ir runājot par to anketu, bet runājot par tavu jautājumu, cik tad, ja mēs runājam par festivālu Elpa, vai ne, un es būšu arī kāda daļiņa no šī festivāla, un runājot par to, cik tad ir liela tā grupa, kuru es redzu, kuru es vadīšu, un stāsts ir par to, kad visvairāk man patīk individuālais darbs, bet savā ziņā grupu darbā ir pilnīgi cits šarms, es gribētu teikt. Bet man daudz cilvēki ir teikuši to, ka man ir jāvada savas prakses milzīgās telpās, sēstrādēs un tā tālāk, bet es esmu par to, ka nevienmēr kvantitāte ir vienādības zīme ar kvalitāte. Un nevienmēr vairāk ir labāk, vai ne? Tāpēc es vienmēr tās savas grupas taisu tik lielas, arī tās, ko es regulāri taisu, un es ņemu vērā arī to kapacitāti, kas ir manā pusē. Vai ne? Jo tu jau zini, tas ir kaut kāds lauks, kurš ir jātur, kurš ir jālolo, un tam ir kaut kādas robežas tomēr, vai ne? Un runājot par festivālu Elpa, tas, kā es to jūtu, redzu, dzirdu, ka tie būs līdz 15 cilvēkiem grupā. Tā. Bet tas tāpat ir daudz. Tas ir daudz, un es viennozīmīgi darbošos arī ar asistentu, jo grupā tur, kur ir procesi, ja tā nav atbalsta grupa, kur ir kaut kāda prakse, vienkārši kā atbalsta telpa, es viņu saucu, bet ja tā ir procesa telpa, tur vienalga kaut vai cilvēki ir 2 vai 3, ir jābūt asistentam, kurš tad ir kā tāds arī atbalsta punkts. Tā kā es domāju, ka šajā reizē un šajā konceptā un šajā festivālā tie 15 cilvēki būs ok. Jā. Nu, tātad viens jautājums no mājas darbiem ir izpildīts. Tas jau ir labs sākums.
Man patīk tā latviešu valoda. Nu, man vārds lolot, man sasildīja sirdi. Paldies tev. Klausies, tu tur runāji pirms tam par skolu, un tavā mājaslapā arī, tur ir vairāk par augstskolām, bet par līdz augstskolām nekas nav rakstīts. Kāpēc tu neraksti, kas ir līdz augstskolām? Kādā ziņā tu domā pamata izglītība? Jā, vidējā pamata izglītība. Tas tev tā kā neskaitās? Nē, tas ir tāds, kā bāzīte. Ne, bet, ja man būtu, es vispār nerakstītu, es vispār aizliegtu ar likumu kvalifikācijas likt pie sienām, diplomus un vēl visu šito. Es teiktu to, kad ir jāliek vienkārši varētu izveidot, tādu kaut kādu dzīves skolas pieredzes, kvalifikācijas, kaut kādus grādus. Es baidījos, ka tu teiksi, vajag tā kā Ķīnā tos kaut kāds koeficients, kas liekas cilvēkiem. Bet, jā, tādiem tā, bet man liekas, tas būtu vērtīgāk nekā, jo man tieši manā studijā, kurā es tagad esmu, man vienā atvilknē stāv tie visi man papīri, sākot ar vidusskolas atestātu, un beidzot ar visiem pārējiem, tā viņi tur smuki atvilknītē čuči, lai viņiem tur labi ir. Bet runājot, starp citu, varbūt tas ir jautājums, ko tu, nezinu, vai apzināti vai neapzināti centies sasniegt, bet īstenībā interesanta lieta, kad pamatskolā, es nemācījos parastā pamatskolā, bet es mācījos tajā laikā, bija tāda ļoti interesanta skola, Rīgas Japāņu valodas un kultūras vidusskola. Un tajā laikā, kad citi mani vienaudži mācījās angļu valodu un vācu valodu, es mācījos Japāņu valodu. Un kā tev šobrīd, tu viņu lieto? Protams, ka nē, bet ļoti interesants fakts ir, man lielākais dēls kaut kā ir baigi parāvies uz Japāņu valodu un pašmācības ceļā tur kaut ko mācās. Un es visu laiku domāju, kurā mirklī dzīvē, jo tu jau zini, nejaušības nav, vispār nav, un mēs tikai retrospektīvā saprotam kaut kādu nozīmi, kāpēc mēs darījām tieši tā, kā mēs darījām, vai ne? Un es visu laiku domāju, kurā mirklī iznāks ārā nozīme tam, kad es 9 gadus esmu mācījusies Japāņu valodu, tā kā to. Bet tu tagad varēji savu ego mazliet tā kā uzspodrināt. Protams. Ja tu tā prasi, tad man ir arī jāsāk domāt, kas tad bija tajā pamata izglītības laikā tāds īpašs. Jā. Klausies, vēl bija interesanti par to Stradiņu universitāti. Tur tāds, viņiem, es izlasīju garīgā prakse, pieredze, trauma, kaut kas tur tāds sarežģīts bija. Tu vari tur reāli ir tāda programma, jā? Jā, tā programma ir fantastiska. Kaut kādā ziņā viņa ir fantastiska, garīgā praksa, pieredze. Un tas nosaukums bija patiešām garš. Arī es viņu neatceros tik... ko lai es tev pastāstu par to programmu? Kas tev interesē? Doma ļoti skaista, mērķis ļoti skaists. Mēģināt garīgumu ienest akadēmiskajā vidē. Jā, tas tā kā liekas nesavienojams lietas, jo parasti jau zinātni tas ir, ko mēs varam pierādīt, bet daudz lietas, ko mēs tagad darām, mēs nevaram pierādīt. Jā, un doma fantastiska, patiešām fantastiska, jo redz, mēs neesam vienīgie, kas redz, ka Rietuma Eiropā un vispār pasaulē garīguma tēmai tiek piešķirta lielāka uzmanība nekā gadus 50 atpakaļ, vai ne? Un mēs esam vienīgie, kas to pamana, un akadēmiskā vide to pamana tieši tāpatās. Un tad bija tas mērķis, šīs te abas divas zonas, frontes mēģināt savienot kopā. Un apmācības bija 3 moduļos. Pirmais modulis, pirms es stāstu par moduļiem, es vairāk to tādiem saviem vārdiem, to apmācību mērķi, jo redz, ļoti daudz cilvēki dotajā mirklī vai nu apzināti, vai nu neapzināti pieredz kaut kādu garīgo dimensiju. Agri vai vēl?
agri vai vēlu, bet tas notiek. Un iespējams pēdējos 10 gadus tas pātrinājums notiek arvien ātrāk un arvien straujāk. Tā doma, šī programma tika izveidota. Es atgādinu vēl vienreiz, stāstu saviem vārdiem no savas pieredzes. Ja? Tātad šī programma tika izveidota jomu speciālistiem, kas strādā ar cilvēkiem, lai viņi spētu saviem klientiem, cilvēki, kas pie viņa vēršas, iedot arī šo te garīgo izpratni un garīgo konsultēšanu. Mhm. Un lai tas būtu caur tādu akadēmisko ietvaru, tomēr ņemot vērā kaut kādas ievirzes. Un tad tas apmācība pirmais modulis bija teorijas bāze, kas bija ārprātīgi interesanta. Mēs strādājām ar psihiatru. Psihiatri nāca stāstīt par to, kā psihiatra kabinetā tiek uzstādīta diagnoze, vai ne? Un viens tāds interesants teksts bija par to, ka ja atnāk pacients un saka, ka viņš runā uz Dievu, tad viss ir kārtībā. Viņš ir vesels. Bet ja pacients saka, ka Dievs runā uz viņu, tad tur ir kods. Interesanti, vai ne? Interesanti. Šajā laikā, ņemot vērā to, kas notiek. Nu, lūk, un ar tādiem ļoti daudziem atzariem, ar tādām ļoti daudzām niansēm mēs skatījāmies, centāmies izprast, kas tad ir tas, kā vēl vairāk cilvēki. Jūs saprotat, piemēram, mēs esam tēmā, mēs esam kaut kā šo tēmu katrs pa savam izprotam, bet, piemēram, Laima, kas dzīvo Tūjā, ja, viņai naktī notiek spēcīgi izmainīts apziņas stāvoklis caur, pazuda vārds. Nu labi, nebūs. Nē. Jā, labi. Un saprot, un tagad Laima pieceļās no rīta, viņa saprot, ka viņa naktī ir pieredzējusi kaut kādu spontāni izmainītu apziņas stāvokli, un ko dara Laima, ja viņai nav backgrounds par un ap šo te tēmu, viņa domā, viņa zvana ģimenes ārstam, ģimenes ārsts nosūta pie psihiatra, mēs aizējām pie psihiatra, un psihiatrs tātad noskaidro virzienu, Dievs runā ar tevi vai tu ar Dievu, jā. Bet patiesībā Laimā kaut kas ļoti mostās, kam ir laiks mosties, vai ne? Un ja mēs nezinām tos ceļus, pa kuriem mums ir jāaiziet, tā kā es saku, mēs īstenībā pat gribēdam nevaram aiziet pa tiem nepareizajiem ceļiem, bet, nu jā, tātad, respektīvi, atgriežoties atpakaļ, pirmais modulis bija tāds vairāk teorija no daudz un dažādām pusēm. Tad otrais modulis bija prakse, daudz un dažādi garīgumi, daudz un dažādas garīgās prakses praksē. Tie bija 2 retrīti. Un trešā sadaļā ir tieši konsultēšana. Bet šis ir tas mirklis, Uldi, kad es varu pastāstīt arī to, ka es no šīs programmas izstājos ārā. Kāpēc? Ja tu man uzdot jautājumu, vai akadēmiskums un zinātne draudzējās tik ļoti ar garīgumu, kad spēj šīs abas divas puses iekļaut vienā veselā, es to nepieredzēju. Bet varbūt mēs esam ceļā uz to. Jo manā pusē, kā lai es to izstāstu, ir kaut kāda robeža šķirtne, ko es redzu, kur šīs divas tēmas draudzējās un var paiet mirklīti kopā, bet tad ir kaut kādas tēmas un vietas, kur es saprotu, te ir kaut kāds posms, kur tomēr te katrai tēmai, katram novirzienam ir sava vieta un nevajag viņas jau kopā. Tu pavēri ļoti interesantu tā kā logu, ko varētu atvērt un padomāt par to vairāk. Man izstāšanās no tās programmas bija tāds ļoti interesants
periods, viņš nāca ļoti spontāni, tas nebija izgudrots ar prātu, kā es darīšu un kā nē, bet bija vienkārši mirklis, ka es sapratu, viss šeit ir tas punkts, līdz šim punktam man bija jāaiziet. Varbūt arī tas, jo saprot arī pēc programmas, ja, Latvijā pirmie, cik mēs tur bijām, es jau vairāk neatceros, 15, 16 dalībnieki, kur būs tagad oficiāli, varēs konsultēt garīgajā jomā, papīri sakārtot, vai ne? Tas jau bišķiņ vilina to ego daļu, vai ne? Jā, tas ir arī tas, par ko mēs pirms tam runājām, par to, ka tie, tie statusi uz sienas, vai ne, un visi tie diplomi. Un sakot godīgi, patiešām publiski sakot godīgi caur šo godīgumu praksi, ja, ir baigi jānoķer tie mirkļi, kur uzdot sev šos jautājumus. Kāpēc es to daru? Skaidrs, mēs varam atbildēt, mums katrā ir atbildes, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Bet tad tāds pagaid, bet godīgi. Godīgi. Un manā pusē tas bija par to, ka ne jau status, ne jau diploms, bet manī bija godīgi pret pacientu, pret klientu. Man nav akadēmisko, medicīnisko zināšanu, saproti, kaut kādā mērā. Ja atnāk laimiņa, kurai patiešām varbūt ir. Vai ne? Un es domāju, ka tajā pozīcijā ir arī jābūt tādai visaptverošai, kur mēs tomēr holistiski skatāmies uz kaut kādām lietām. Tur bija ļoti daudz aspektu, ļoti daudz nianses. Šī tēma ir ļoti liela, šī tēma ir ļoti plaša. Bet es esmu ļoti gandarīta par savu lēmumu un nemirkli, kā sacīt, jāsaka, neesmu bažās par to, bet tā pieredze, jo es izstājos teju pirms pašām beigām. Jā, tā izklausās. Bet sapinam kopā ar pirmo jautājumu par es mācos, lai kļūtu laimīga. Un šo, ka tu nepabeidzi, tātad, pēc tās iepriekšējās dzīves tu būtu nelaimīga, vai ko tu varētu pateikt šajā sakarā? Zini, kā es neskatos vairāk tādu, ja man, kā es tev saku, es esmu šeit uz zemes, tieši tāpatās, ka tu, lai pieredzētu. Lai pieredzētu. Un tā viss ir pieredze, un piemēram, mana pieredze, kaut vai jau tas stāsts vien par to, kā es tiku uzņemta tajā programmā, lai gan kvalifikācijas man nebija. Man nebija kvalifikācija, bet stāsts jau vien par to, ka es nevis kā personība, nevis kā Ieva Ozoliņa sajūtu, ka man tur ir vienkārši jābūt. Neskatoties to, ka man nav kvalifikācijas, man nav viss, es vienkārši zināju, ka man tur ir jābūt. Es darīju kā persona, ja, dvēsele personā, es darīju tās lietas, es atsaucos dvēselē, es gāju uz priekšu, es darīju, man ir pieredze. Vienalga, vai tā ir burkānu zupas vārīšanas pieredze, vai makšķerēšanas pieredze, vai akadēmiskā pieredze, bet tā ir pieredze, kurā man bija jābūt. Un tad es to pieredzi eju, un es arī apzinos, kurā mirklī man no viņas ir jāizkāpj ārā. Bet tas, kā to reflektē mana personība, mana Ieva Ozoliņa, ja, tas ir pilnīgi cits stāsts. Ja tu man prasi, vai es esmu laimīga, vai tāpēc, ka es tagad nesaņēmu to akadēmisko grādu, kur ir tas pirmais grāds Latvijā, kur ir tas garīgums, saproties, ja, vai tas ietekmē manu pirmā no 15. Jā, nē, tas neietekmē, bet mani bagātina mana pieredze, kam es tur gāju cauri. Kā es stāvēju par garīgumu akadēmiskajā vidē. Tur ir, un tā pieredze ir kaut kas tāds, ka tas papīrs man atvilknē stāvādams, tur būtu, bet tā pieredze, ko es ieguvu, vai tā man darīja laimīgu, jā, tā paplašināja mani tā, kad tikai. Jā. Labi, atgriežamies pie anketas. Man bailes, ka mums nepietiks atkal laika. Tu esi gatava? Aiziet.
es tā kā no otra gala es ar tiem vieglākajiem jautājumiem sāku. Cik ilgi notiks tava praksa? 2 stundas. To tur pusotra ļoti brīdis. Jā, tas tev ātri nāca, viegli bija. Labi, tad ejam uz nākošo jautājumu. Īsts prakses apraksts, vai tas varētu būt viegls jautājums vai nē? Nu, tas droši vien... Īsts prakses apraksts, no kurā līmenī mēs to ņemam, ja mums ir vajadzīgs virsraksts, vai ne? Jo redz... Nu, tas ir droši vien tajās 2 stundās, ko tu darīsi. Tur būs kombinācija elpošana kopā ar somatic alignment praksi, kuru latviešu valodā ir nosaukt ļoti, ļoti grūti. Tiešais tulkojums būtu somatiskā izlīdzināšana, ja? Bet tas neiekļauj to prakses būtību. Tā ir tāda prakse, jauna prakse, kur es arī vēl joprojām mācos, bet maijā beigšu, ir tieši par somātiku un tas, kā viņu varētu mēģināt pārnest uz latviešu valodu. Vis tāds tiešākais, tuvākais ir somatiskā atbruņošana. Atbruņošana tādā ziņā, ka mūsu ķermenis, fiziskais ķermenis, gribam mēs to vai ne, apzināmies vai ne, bet viņš veido kaut kādu bruņu slāni sevī. Vai nu tas ir emocionālā līmenī, vai nu mentālajā līmenī, enerģētiskajā līmenī, vai ne, un caur šo praksi mēs atbruņojam sevi. Un kombinācijā ar elpu, ko es negribētu saukt par klasisko atzimšanas elpu, tā prakses burvība kopā, nu tur notiek tāda alķīmija. Un plus vēl prakses beigās es spēlēšu kristāla traukus, kas ir mans instruments, ko es vispār, tas ir tā kā mans asistents numur 1. Mēs ejam roku rokā, un tad tā prakses integrācijas daļa būs, tādās kristāla trauku skaņās. Pamatpraksē izmanto arī kaut kādu mūziku? Izmantoju, bet nav akcents uz to. Nu, jo tajā atzimšanas elpā jau taču īsti nav mūzikas, vai ne? Jā, tādā klasikā. Jā, es par to runāju. Bet daudzi, nu, tā kā Latvijā par to tā kā varbūt aizmirst vai pievar acis, bet, nu, kas sevi pozicionē kā klasiskās atzimšanas elpas praktizētāji. Nu, es vienmēr esmu arī skaļi teikusi to, ka pie manis nav klasika. Jā. Nu, cik es dzirdu, tu gribi kaut ko jaunu, nu, tā kā novirzienu, savu personisko to rokrakstu izveidot, vai ne? Ja mēs runātu personības līmenī, tad to iespējams varētu tā nosaukt. Man gribās kaut kādu jaunu praksi, kaut kādu jaunu vērienu, bet ir lietas, kas vienkārši notiek un lietas, kurām ir jānotiek, gribam mēs to vai nē. Un es atceros kaut kādas manas, es jau pati biju personiski uzelpojusi kādu laiku vai 2, un tad, kad man pašai uz sevi bija pieredze kaut kādās elpošanas sesijās jau tāda gana liela, man visu laiku bija sevi, šeit kaut kas trūkst, šeit kaut kas trūkst, ka mums ir jāintegrē vairāk šajās praksēs iekšā ķermenis, jo tā informācija ir tajā ķermenī. Un man visu laiku bija tāds iekšējais dzinulis, šeit kaut kas trūkst. Un tajā laikā pie tiem skolotājiem, ar kuriem es miedarbojos, es šo jautājumu nesu skaļi iekšā, ka hei, šeit kaut kas trūkst. Bet es nesaņēmu tādu apstiprinājumu, jā, ka šeit kaut kas trūkst, bet tas, ka es nesaņēmu apstiprinājumu, tas mani neapstādināja turpināt meklēt. Un es 4 gadus ļoti intensīvi meklēju pa pasauli, kur tad ir tas, kur trūkst personības līmenī, es meklēju ārpus sevis. Jo mēs šķietami domājam, ka kaut kas ir ārpus manis. Bet patiesībā jau jāstāsta, kas ir tas, jo viens no moto, es zinu, ka tu uzdos šo jautājumu, kāds ir mans dzīves moto, visas atbildes ir tevī. Labi. Tev tavā praksē ir darbs ar ķermeni, nu, tā kā fizisks arī?
Jā, ļoti daudz fizisks darbs. Interesanti. Nu, nav daudz fiziskas darbs, bet fiziskais ķermenis ir iekļaujošs. Mēs neizslēdzam, nezinu, mēs tagad strādāsim tikai ar šo daļu vai ar šo daļu. Nē, fiziskais ķermenis ir iekļaujošs, jo tas, kā tu pieredzi šeit dzīvi uz zemes, tas notiek fiziskajā ķermenī. Ja? Un, piemēram, ja mēs gribam izšauties tajā oneness stāvoklī, kur viss ir viens un beznosacījumu mīlestība, jā, tad mums to ķermeni nevajag tik daudz, bet tev taču jāiet un kaut kas šeit uz zemes ir jādara, ja jau tu šeit reiz esi, vai ne? Tā kā mēs nevaram aizmirst. Jā. Labi. Tā ir pieredze, kas man ir aizvedusi līdz tam. Tā es to varētu teikt. Bet es gribu paturpināt par to pašu praksi, par to somatical alignment. Var es ātri iestarpināšu? Man tas alignment tā kā vairāk gribētos tulkot kā pozicionēšana, ne? Tādā ziņā. Varbūt tev tas... ir atkal, mēs esam pie tā punkta, kad kā mēs varam mēģināt nosaukt to, ko ir grūti nosaukt. Piemēram, pati pieredzot šo praksi pati uz sevis un arī jau to mācoties un darot, man latviski trūkstam vārds. Ja? Jo, piemēram, caur to praksi mēs atbruņojam ķermeni no tiem uzslāņojumiem, no kuriem mēs elpošanas laikā cenšamies tikt vaļā mentāli. Tātad elpošanas laikā mēs no tā tiekam vaļā mentāli un plus arī no fiziskā ķermeņa ārā. Un tā ir tāda atbruņošana, un tas ir tas, jo tā kā es saku, es vienmēr skatos lietas holistiski. Ja? Un tad, kad kādā veidā mēs varam sev palīdzēt. Bet mums nepietiks laika vispār bet, jūs saprotat, tas ir ļoti augstāks. Jā. Kas ir reducējies līdz terminoloģijai dvēsele. No terminoloģijas dvēsele grib kaut ko pieredzēt, viņa iemiesojas ķermenī, kuru pārvalda personība. Mums ir jābūt tā kā, mums ir bagāta tradīcija ar jaunvārdiem, man tā liekas, taču mēs varam izdomāt kaut kādu jaunvārdu. Tā kā mēs šo visu kopsumu varam, lūk, un tā respektīvi tā doma, ko es tev gribu pateikt, kad šī prakse ir tā, uz ko es eju, jo mēs varam bieži kaut kādā terminoloģijā arī saka, autentiskais es vai kā to pateikt, bet visus šos te elementus salikt tādā mehānismā, ka viņi strādā kā Šveices pulksteņa zobratiņi, vai ne? Un tas ir tas, kā es to redzu un kāds tad ir tas mans arī mērķis, ja mēs par mērķi runājam. Domā, tas ir iespējams? Es šodien vienu virsrakstu ziņās redzēju, ka tur bija teātra aktieris teica, ka nav iespējams noslēpt mūsu pašu problēmas uz skatuves. Es tā aptuveni citēju, bet apmēram doma bija tāda, ka viņu personisko dzīvi viņi tāpat uz tās skatuves parāda, neskatoties to, ko viņi tur spēlē, tur Lāčplēs vai kaut kādu Kaligulu. Jo tas process jau ir arī atkarīgs no mūsu tām, kā vadītāju sajūtām un emocijām un šī brīža situāciju. Un, ja tu gribi viņu noslīpēt līdz tādam Šveices pulkstenim, tad tas vairs nebūs tik arī tāds emocionāls un tāds dzīvs tas process. Zini kā, šeit es saprotu, Uldi, to, ka mēs bišķiņi šajā jautājumā esam ar savu terminoloģiju katrs uz savas lapas. Tā doma par Šveices pulksteni ir par to nevis, kad praksē fiziski viss notiek kā Šveices pulkstenis, bet lai mūsu šīs te augstākās struktūras, kas šeit uz zemes rezultējas kā personība, esot fiziskajā ķermenī, lai tas mehānisms strādā ilglaicīgi un
un uz palikšanu, vai ne? Jo, piemēram, pieredzēt savas augstākās struktūras, kāpēc cilvēki iet tagad daudz uz garīgajām praksēm, jo viņi caur izmainītiem apziņas stāvokļiem, viņi var pieredzēt savu augstāko daļu, savu augstāko esību, savu autentisko katrs to sauc tagad, kā vien viņš grib, vai ne? Un tā doma ir tāda, ka tas nenotiek tikai, kamēr tu aizej uz garīgo praksi, bet ka tu arī to sajūtu ikdienā, spēj integrēt caur sakārtotu zobratiņu arī personībā un arī fiziskajā ķermenī. Tāda ir tā doma, un tas virsraksts ir par to. Tu man prasi, vai tas ir iespējams vai nē. Uldi, tas ir dvēseles evolūcijas ceļš. Paldies, es tev sapratu. Tava praksa, ir kā viņi notiek, kā klients ir guļus, sēdus? Sākumā ir vairāk kaut kādas ķermeņa kustības, lai palīdzētu ķermenim atvērties, sajusties tādā drošības sajūtā, tādā drošības platformā, tāpēc praksa droši vien sākumā būs arī kaut kas kājās, kaut kas sēdus, tad tā prakses main daļa, tā galvenā daļa būs guļus stāvoklī un tas noslēgums arī kristāla trauku skoņās arī būs guļus stāvoklī. Pirmajā daļā tev būs vēl tas tavs jogas rokraksts. Jā? Kaut kas tur, zin kā, bet man baigi nepatīk, ka man identificē, nezinu, ar jogas birku pieliekam, elpošanas birku pieliekam vai vēl kaut ko. Kustības, jo kustības būs iekļaujošas. Bet es šobrīd tā kā mums kopā ir tas streams ar joga elpo kontu. Apvienots gan joga, gan elpo, vai ne? Jā. Labi, laižam tālāk, mums maz laika paliek. Kaut kādas īpašas prasības tiem cilvēkiem, kas piedalās, viņiem ir? Īpašā prasība ir sajust, tā kā es vienmēr saku visiem saviem līdz cilvēkiem, sajust, vai tava vēlme piedalīties šajā meistarklasē, šajā notikumā, vai tā nāk caur prātu? Skaidrs, ka tā nāk caur prātu, jo prāts jau atšifrē, vai ne? Bet vai tā nāk no tāda dziļāka impulsa, hei, man tur jābūt, vai tas nāk caur tādu domu? Paskatīsimies, kas tad šeit notiek, vai ne? Un tā kā mēģināt atšifrēt, jo es zinu to, ka tie cilvēki, kas pie manīm nonāk, viņus atved impulss. Ļoti bieži es teiktu, 70% no cilvēkiem, kas nāk pie manis, es nezinu, kāpēc, bet es atnācu. Un tad ir tādi, kas ir izdomājuši ar prātu, kāpēc, jo vienkārši tā mūsu prāts vada, vai ne? Kad mums taču vajag kaut kādu iemeslu, bet patiesībā tādā skatoties augstākā perspektīvai, tādā dvēseles perspektīvai, tā dvēsele nāk pēc kaut kā pilnīgi cita, nekā to ir atšifrējis prāts. Tā kā mans ieteikums būtu klausīt savai dvēselē, vai no dvēseles ir kāds impulss, klika jā, wow, jā, vai man tas prāts tur grib kaut ko tagad pārbaudīt. Tur ir tāds jautājums, cik tu ilgi ar to nodarbojies, bet es varētu būt varbūt pārdefinēt ar domu, ka tev viņa nav šī metode. Tu tā kā vēl joprojām esi meklējumos, un tu vēl viņu gribi. Es esmu tā, ka tā metode, redz, un te arī ir jautājums par to, kā mēs uz to skatāmies, kustības joga man ir klātesoša jau gadus 15, 16. Elpošana man ir klātesoša 5, 6 gadus. Somatika alignment man nāk, akadēmiski caur prātu, to es esmu pētījusi, mācījusies, interesējusies, izzinājusi pēdējos 4 gadus meklējot, kas tad ir tas pa zobratu, kas trūkst, bet tagad ir teju tāds pēdējais mirklis, kad tā kā
Un tas, kas notiek, piemēram, manās praksēs, kad cilvēki nāk, nezinu, uz individuālajām elpošanas sesijām, tur jau tas notiek. Tur jau tas notiek. Nu, tā. Tas saucās dvēseles atmiņa. Kā lūdzu? Tas saucās, nu nevis praksa saucās, bet tas process saucās dvēseles atmiņa. Labi. Kā tu minēji to vārdu lolot? Negribi iekļaut šajā nosaukumā vārdu lolot? Es neesmu par to domājusi. Es dzirdu, ka tev tas vārds ir iekritis kaut kur sajūtām savās. Zināt, ir tik ļoti daudz vārdu, ko mēs varētu iekļaut nosaukumā, lai cilvēkiem liktos tas garšīgi. Bet es labāk vērstu akcentu uz to, ka lolot tās prakses laikā, lai tās pieredzes laikā, kur cilvēks iet cauri, viņš sajūt to, ka viņš ir atbalstīts, viņš ir lolots un viņš tiek iedrošināts tajā ceļā, kuru apzināti vai arī neapzināti viņš sajūt, ka viņam ir jāiet uz priekšu. Tur ir tā vieta, kur es tai lološanai iedotu lielāku nozīmi nekā nosaukumu. Nu, tā. Jā, tev ir sarežģīts uzdevums. Tāpēc es tev saprotu, kāpēc tu neuzraki. Tur vispār nav jautājumu. Īstā brīdī, īstā laikā viņš tiks nosaukts un nav jau tā, ka kāds bērns šajā pasaulē ir palicis bez vārda, vai ne? Droši vien, jā. Es nezinu, neesmu dzirdējis tā. Jā. Droši vien, jā. Visām lietām īstais laiks un īstais brīdis. Galvenais necensties to kaut kādu stereotipisku iemeslu dēļ mēģināt pārlaicīgi kaut kā nosaukt, kaut kā nodefinēt. Nu, tas ir tāds mans mindsets, kā es cenšos virzīties uz priekšu. Labi. Un es kā klients, bet es, piemēram, man nav nekāda tāda fiziska ierobežojuma, ja es kaut kāds tur, ja man ir plika galva vai man kreisajā sānā dur, es tāpat varu piedalīties. Jā, nu zini kā, es vienmēr skatos, ir tie kaut kādi klasiskie jautājumi, ko es uzdodu cilvēkam, kas vēršās pie manis uz kaut kādām manām praksēm, ja? Tā ir sirds asinsvadi, vai ir veseli, nu vai nav tā. Tas nenozīmē to, ka pirms prakses ir jāiet un jāpārbaudās, bet vienkārši vai es zinu, vai man nav kaut kāda sirds mazspēja, vai nu jau defaultā pirms tam, vai ne? Viens ir tās sirds, otrs ir vispār tāds, nu kā lai es saku, tāda holistiska veselība. Piemēram, nu mēs nevaram arī neskatīties šajā gadījumā uz mentālo veselību. Es nekad neiesaku vispār kādu garīgo praksi veikt tiem cilvēkiem, kuri ir pieredzējuši kaut kādas mentālās neveselības. Es vispār nelietoju vārdu slimība vai kaut kas tāds neveselība. Ja? Jo īpaši grupas ietvarā nu nav iespēja to procesu viens pret viens izvest cauri. Jo, piemēram, mūsdienās arī pie psihiskās neveselības iekļauj veģetatīvās distonijas un augstākās pakāpes depresijas, vai ne? Tas nenozīmē to, ka šie cilvēki, kas kādreiz ir pieredzējuši veģetatīvo distoniju vai vēl joprojām pieredzi vai kādu smagāku depresiju, nevar piedalīties. Nē, tas to nenozīmē. Tas nozīmē to, ka tiem es vairāk iesaku uz individuālo darbu. Bet es šeit runāju par tiem, kam patiešām ir bijušas kaut kādas mānijas, kaut kādas psihozes, bipolārie traucējumi vai kaut kas tāds, kas var tomēr, jo šiem cilvēkiem, kam ir noslēdzies kaut kādām psihiskajām neveselībām, garīgā prakse var būt kā palaidē mehānisms.
Tāpēc tur tomēr kaut kāds racionālais prāts ir jātur roku uz pulsu, tā varētu teikt. Tu man pārsteidzi savu valodu. Neveselība izklausās ļoti labi. Varbūt tas kaut kas no Japāņu valodas. Vairāk nē, jo saproti vārds, jo mums viss ir kaut kādās asociācijās, jā? Ja es tev pasaku citrons tavā pusē, uzreiz tu prātā uzbur citronu, un iespējams, ja tu to domu ielaid sevī dziļāk, tev uzreiz mutē paliek skāba sajūta, vai ne? Mēs pasakām cilvēku slimība, tur ir uzreiz jau ja? Un tas rausta mūsu enerģiju. Vārds neveselība, viņš tev atstāja, tu pats tikko kā saka, atstāja tev citu sajūtu, citu enerģiju sakustina tavā ķermenī, vai ne? Un daloties ar vārdu slimību, vai ne? Nu, mēs tos nospiedumus, kurus mēs atstājam otrā pusē, padaram tādus nepārāk garšīgus. Un tāpēc ir bijis kaut kāds laiks, kad es to savu valodu esmu mēģinājusi tīrīt no šādiem vārdiem, kas atstāja citu pusēs tādu, es teikšu, tādu negaršīgu sajūtu. Bet skatoties no otras puses veselība, savā ziņā mūsdienās tā veselība arī ir kaut kāda jau stereotipu iepīta. Daudziem veselība ir kaut kas tāds, nezinu, sešpaka un netek deguns. Indai Suldi te ir katra paša savā pusē pēc viņa apziņas plašumu un iespējām. Nu, vienam veselība ir skaidrs prāts svētdienas rītā. Arī tā ir veselība. Jā, skaidrs. Nu, tad man šķiet, ka tu jau daudz ko atbildēji arī uz to jautājumu. Tās metodas īsi apraksts, man tā liekas, es jau tā kā uztvēru vienīgi. Tad tur vēl ir tās skolas un metodas, kādas tu izmanto. Vai mēs jau dzirdējām arī par to atzimšanas sāpu, varbūt vēl kaut ko tu vari pielikt? Nu, lielākoties tās jau ir arī tās lietas, ko es nosaucu, kad jogas filozofija, kur tikai ķermeņa praksa ir viena no visām pakāpēm, tad nākošais tas ir tā atzimšanas, elpošanas ievirze, un tad tas trešais balsta punkts ir tas somatic alignment, tā kā tie ir tādi 3 lielākie tādi vaļi, ja to es tā varu nosaukt, uz kuriem tad balstās tas, ko es daru savās praksēs. Un kur tu tos somatic alignment apgūsti? Latvijā nē, bet varu padalīties par to, kad šo praksi es vedu uz Latviju, un Latvijā arī notiks 2 teacher trainingi, viens notiks jau maijā, bet tur ir jau pilnīgi visa grupa pilna, un man ir izdevies ar šīs te prakses autoru vadītāju pierunāt viņu braukt uz Latviju arī novembrī, jo tas pieprasījums ir pa lielam ļoti, ļoti liels, tā kā palēnām jau šo praksi vedu arī uz Latviju, tā kā tā. Palēnām, un tu izglītosi mūs visus ar savu praksi, tā kā būs interesanti, es domāju, paldies tev, ka tu pastāstīji. Es jūtos tā, ka es būtu gatavs piedalīties. Es nezinu, vai man sanāks. Bet, jā, tu man saintriģēji un tiešām ievilki tajā visā. Es domāju, ka ne tikai mani, un paldies tev par to. Tā kā, tad varbūt, es nezinu, varbūt mēs vēl tiksimies kaut kad vēl kādu reizīt līdz tam festivālam, bet katrā gadījumā tad mēs tiekamies festivālā, ja, un lai visiem priecīgs prāts. Super, paldies tev liels par šo sarunu, un jā, te jau skatāmies, kur tie ceļi savedīs kopā, varbūt festivālā, varbūt pirms tam, you never know. Paldies tev, jā. Paldies. Jā, atā.